Atkal sildos pie kamīna, paturpina tradīciju parunāt par sabiedrībai neaktuāliem tematiem. Un neaktuālākais no tematiem, kas šobrīd ir mēdīju dienas kārtībā, ir tāda likumiskā cīņa. Tas ir tāds, kad Nacionālā apvienība un saskaņas centrs ir sabloķējušies, lai kopīgi apstiprinātu likumīgus grozījumus. Un tad tur radikāļi tagad plosās, kurš no kuras puses, un viņiem kārtējo reizi ir iespēja pa savu tēmu novērst uzmanības no svarīgām lietām. Grozījuma būtība ir aptuveni tādi, ka viņi grib izņemt no skolēnu grāmatām visu, kas nav likumīgs. Likumības grozījumi. Īstenībā pat nav svarīgi, kas šoreiz ir no šiem līdzīgiem jautājumiem, tas ir bezmazliet no vienas sērijas, tāpēc es piedāvāju risinājumu vienreiz pielikt tādu gala punktu šiem visiem jautājumiem un ieviest to pašu pēdējo slieksni un visu lietu atrasināt. Es piedāvāju likumības jostu. Tā ir tāda lieta, ko izmantojam viduslaikos. Cilvēki var sīkāk paskatīties, es konkrēti nestāstīšu, bet tādu lietu varētu piedāvāt pamatskolniekiem un īstenībā varētu iegūt nodokļu ieņēmumus, mēs varētu likt viņiem pēc tam kādu nodevu maksāt, lai viņi tiktu no tā vaļā, vai arī mēs varētu piedāvāt no likumības jostas tikt vaļā tiem, kas labi mācās. Un tad jūs neticēsiet, visi mācītos desmitniekiem. Izglītības līmeni. Saprotiet, tas ir nesvarīgi, tas ir tiešām nesvarīgi. Tas, kas mani sacep šajā jautājumā, ir tas, ka es kādu laiku atpakaļ runāju Raivi. Es viņam teicu, ka skatos saviem nodokļiem un es viņus gribu progresīvus. Tā kā, vajadzētu. Un viņš saka, ka viņš jā, bet, koalīcijas partneri nē, un tā kā nevar. Viņi nevar ierosināt, jo tur ir vairākums, un, protams, ar saskaņas centru viņi bloķēties nevar, tāpēc, ka, tas laikam nav tik svarīgi, bet tagad šajos grozījumos, tas ir tik svarīgais jautājums, kur viņi var ar saskaņas centru sabloķēties. Protams, pacelt ienākumu līmeni nabadzīgiem strādniekiem, tas nav tik svarīgi kā likumības jautājumi. Bet tas, uz ko mēs varētu īstenībā koncentrēties, ir kaut kas cits. Kad bija maziņš, es domāju, baigi labo biznesa ideju. Es domāju, es varētu nopirkt, aizņemties naudu, nopirkt banku un atdot parādu no bankas peļņas. Tas bija pirmā klasīte, man liekas, tad ideja iešaus prātā, un tad es domāju, vēlāk, kad tas nav realistiski, vai ne, bet tikko izrādījās, ka tomēr Latvijā un Krievijā kaut ko tādu izdarīt var. Un konkrēti, mūsu valsts banku nopirka par 2 gadu peļņu. Es nezinu, kam vēl ir jānotiek, lai mēs kaut ko šeit sāktu darīt.